kolēģi, laimīgu jauno gadu! Saila, tu nedēļu neesi bijusi darbā, un it īpaši tagad ierodies šitādā izskatā. Es domāju, ka tu sen esi atlaist jau. Nu, kā jau tu redzi, manas mantas vēl aizvien ir šeit, tātad kurš mani var aizvākt? Un kas vainas manam izskatam? Ak, Dievs, slimā! Nav taču vasara! Nu, nūģiem to nesaprast, bet ar medus karoti no rīta visu laiku ir vasara. Medus pils īpašnieks ir bitenieks Jānis Vainovskis ar vairāk kā 20 gadu pieredzi biškopībā. Jānis nodarbojas ar ceļojošo drauniecību. Sezonā vairāk kārt pārvietojot ap 300 bišu saimes. Mēs braukājām visu pusi Kurzemi, pusi Zemgali un mazliet iesniedzamies arī Vidzemes pusē pēc viršiem, jo, kas ir ļoti svarīgi, katrs augs kādā vietā aug labāk, vairāk un arī medo labāk. Medus jau gadu tūkstošiem ilgi ir cilvēkam nozīmīgs pārtikas produkts un ārstniecības līdzeklis. Tas ir bioloģiski aktīvs pārtikas produkts, kura galvenā sastāvdaļa ir ogļhidrāti, kas nodrošina cilvēkam ātru enerģiju. Šos te produktus var plašā klāstā iegādāties veikalā Rimī iekš vēl viena veikala, kas saucās Klēts, visos lāču maizes veikalos un atsevišķos medus veikaliņos vai Latvijas produktu veikalos. Jāsaka jau gandrīz visā Latvijā. Plašāka informācija, protams, mājaslapā Meduspils.lv. Meduspils īpašs lepnums ir arī pašu inovatīvais produkts. Medus ar ogām. Izmantojot īpašu tehnoloģiju, ogas netiek pasterizētas vai vārītas. Tādējādi saglabājas ogu uzturvērtība, krāsa, garša un aromāts. Katrai odziņai ir sava garša, jau zināma, piemēram, zemenis, ķirši, rabarberi mums ir aronijas, ļoti garšīgas mums ir brūklenes, mums ir dzērvenes, avenes, upenes. Visgaršīgākās mums skaitās smilšērši, bet visārstnieciskākie mums, protams, ir pīlāģi. Mums ir pievienots reāli ogas, vai reāli ābolīši, vai reāli rabarberi kāti, nevis viņu ekstrats vai kaut kāds koncentrāts. Un līdz ar to tas produkts pilnīgi ieņem savādāku konsistenci. Varam praktiski šajā brīdī iegūt jebkādu odziņu vai auglīti vai pat dārznīti, kādu vien gribat, piemēram, var pasūtīt, iestrādāsim. Īpašu akcentu vēlamies likt uz rapšu medu. Šogad rapšu medus konkursā iegūt 3. vietu un Riga Food bronzas medaļu, kā atzītākais medus. Šāds te rapšu medus, piemēram, ir pats labākais bērniem. Mēs ar viņu saucam par bērnu medu, jo viņš nesatur minerālvielas un līdz ar to nav alerģisks. Kā arī ļoti labi cilvēki jau ir iemanījušies izmantot šo medu pie tējas cukuru vietā. Medu ar pīlāģiem ir ieteicams lietot kā karsto dzērienu augstēšanās gadījumos. Tas ir maģisks koks latviešu tautai, pamatoti, jo, piemēram, tieši ogas satura dabīgo sorbīnu skābi, kas ir antibakteriāla iedarbība, un pietiek izdzert 2 krūzītes karstā dzēriena, teiksim, pīlāģi ar medu vai vienalga kā savādāk, tajā brīdī, ka jūt, kad ir saaugstēšanās vai kaut kādi citi, piemēram, saslimšanas simptomi, vīrusu veidīgi. Un no rīta vēl viena krūzīte un praktiski var iet jau uz darbu. Vismaz mums tā ir paveicies jau vairākus gadus, kopš mēs ar pīlāģiem darbojamies, mums nav bijušas nekādas šāda veida problēmas. Ja medu tējā liksi, tad dzīvē tālu tiksi. Sāc dienu ar medus karoti. Nu, skaistulīt, un ko tu darīji jaunajā gadā? Nu kā? Šogad čībiņās un siltumā skatījos salūtu. Bet pagaidi, tev taču nav mājas televizora. Tu paliec pa nakti ofisā? Vispār tu nepārmet man. Te ir labākais televīzijas pieslēgums. Šobrīd Latvija sev lepni var dēvēt par nopietnu spēlētāju gan interneta, gan telekomunikāciju nozarē. Šajās jomās pēdējo gadu laikā panākt izaugsme, kas rosina kaimiņu valstu lielo sakaru industrijas milžu interesi. Sija Kopideja ir telekomunikāciju uzņēmums ar vairāk nekā 19 gadu pieredzi, kas Talsu un Tukuma iedzīvotājiem piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus par demokrātiskām cenām. Tātad mēs atrodamies Tukumā, pilsētā, kurā mēs strādājam jau vairāk kā 20 gadus, un varu palielīties ar to, kad mūsu kabeļtelevīzija
bija Tukumā pirmā, jaunās Latvijas laikā. Kādus 15 gadus atpakaļ mēs paskatījāmies Talsu pilsētas virzienā un sākām strādāt arī Talsos. Sākotnēji mēs tur piedāvājām interneta pakalpojumus iedzīvotājiem, bet tagad jau uz doto brīdi Talsu pilsētā mums ir izveidota digitālā kabeļa televīzija. Optisko internetu ļoti kvalitatīvu un ļoti ātru mēs piedāvājam abās pilsētās Tukumā un Talsos. Un bezvadu internetu mēs piedāvājam Tukuma rajonā un Talsu rajonā. Mums ir abas kabeļa televīzijas, gan analogā, gan digitālā. Lai būtu skaidrība, tad priekšrocība analogajai televīzijai, kas skaitās it kā sliktāka pēc kvalitātes un pēc visa, viņa ir draudzīgāka iedzīvotājiem. Viņiem vajag vienkārši televizoru, kurā iesprauž kabeli un skatās analogo televīziju. Lai skatītos mūsu digitālo televīziju, tur jau ir vajadzīgi jaunās paaudzes televizori vai atsevišķi dekoders, kura palīdzību var jau viņi skatīties. Ja. Bet mums ir abas, tā kā cilvēks var skatīties gan to. Lai pēc iespējas lielāks klientu skaits saņemtu atbildes uz sevis interesējošajiem jautājumiem, Kopidēja mājaslapā ir pieejama informācija, kā ar tiem sazināties neizejot no mājām. Un otrās grupas invalīdiem, kā arī vientuļajiem pensionāriem, ir iespēja saņemt 50% atlaidi kabeļa televīzijas ikmēneša maksai. Netiek aizmirsts arī par daudzbērnu ģimenēm, kurām ikmēneša maksa tiek piedāvāta ar 20% atlaidi. Mums ir diennakts bezmaksas tālrunis, kur jebkurš klients var piezvanīt un pieteikt bojājumu pa jebkuru tēmu, kas ir saistīta ar mums, kas ir atrunāts mums noslēgtajā līgumā. Tāpat mēs nodrošinām arī klientu apkalpošanu ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās. Visa gada garumā klients var piezvanīt un pie viņa aizbrauks līdz 10. vakarā droši. Tiek piedāvāta datoru bojājumu noteikšana un sistēmas pārinstalācija. Tukuma pilsētā tāpat mēs nodrošinām tādu lietu, kas vismaz es neesmu dzirdējis, kas nav nekur citur. Mēs palīdzam klientiem, kuriem ir mūsu interneta pieslēgums, ar datoru apkalpošanu. Tas ir, ja gadījumā cilvēks ir kaut ko nodarījis savam datoram, tad mēs sniedzam konsultācijas, vai braucam pie klienta uz vietas, vai klients atved savu datoru uz šejieni. Tas viss notiek bez maksas un palīdzam atrisināt jebkuru veidu problēmas. Nepārmaksā, nāc pie mums. Paldies visiem klientiem, kas ir līdz šim bijuši ar mums un turpina strādāt ar mums. Mēs turpināsim savu pakalpojumu tikai uzlabot un veiksmīgi sadarboties. Un kur tad notika tik traka, grandioza ballīte, ka nevarēja ierasties darbā? Viss sākās ar to, ka mēs ar draugiem bijām meistarklasē un mācījāmies ar rokām darināt dāvanas. Un, rezultāti jau tu redzi pati. Miracle Art Studio ir skrabu buginga un mājīgo rokām darināto dāvanu veikals un studija. Šeit piedāvā tematiskās meistarklases, bērnu radošo skrabu klubu, pasākumu dekorēšanu, kā arī veic individuālos pasūtījumus. Mēs atrodamies Miracle Art Studio studijā. Mēs nodarbojamies ar skrabukingu. Tā ir papīra māksla. No papīra radīt albumus, atklātnes un daudz ko citu. Mums ir gan internet veikals, gan arī fiziskais veikals, kā arī mēs vadam apmācošas nodarbības. Reizi pusgadā noteikti mēs aicinām arī pasaules slavenas pasniedzējus. Ziemas drēgnajās dienās tā vien gribas ienest mājās siltumu un noskaņu. Vispatiesākais prieks ir tad, kad tiek darināts kaut kas pašu rokām. Miracle Art Studio jums piedāvā šādu iespēju. Iziet meistarklases, kas pēc tam ļaus pašiem darboties mājas apstākļos. Mūsu veikalā var iegādāties preces skrapbukingam. Mēs pārsvarā cenšamies atvest zīmolus, kuri vēl nav pārstāvēti un piedāvāti Latvijas tirgū. Apmācības mums
diezgan regulāri notiek. Ir dažādas meistarklases, tad aptuveni reizi mēnesī mēs publicējam semināru vai meistarklašu grafiku, un tad cilvēki var pieteikties. Miracle Art Studio saviem topošajiem speciālistiem organizē apmācības, kuras labākie meistari brauc no dažādām valstīm, kā arī šajā studijā tiek pieņemti individuālie pasūtījumi. Piemēram, ja jums ir nepieciešama dzimšanas dienas ielūgumi, kāzu ielūgumi, albumi un daudz kas cits saistībā ar scrapbookingu, studija piedāvā arī pasākumu dekorēšanu no A līdz Z, kas ļaus to svarīgā dienā nedomāt par sīkumiem. Mūsu klienti ir ļoti dažādi cilvēki, jo daļa no klientiem ir tie, kuri nodarbojas ar scrapbookingu paši. Ja, tie ir ļoti radoši cilvēki, pavisam dažādi, jo scrapbookingam ir ļoti daudz virzienu un stilu, un katrs darbojas kaut kādā savā stilā, un savā starpā tie ir ļoti dažādi. Ir arī cilvēki, kuri ir tieši klienti, kas pasūta albumus, piemēram, vai kāzu ielūgumus. Jā, ir arī cilvēki, kuriem mēs noformējam svētkus. Pārsvarā tās ir dzimšanas dienas un bērnu. Lai pirmssvētku laiks būtu mierīgāks, izvēlēsimies Miracle Art Studio, kas spēj parūpēties par jums gaidāmajām svinībām. Mēs gribam saviem klientiem un mūsu draugiem novēlēt, lai šīs gads ir pilns ar radošām idejām un nav jābaidās mēģināt kaut ko jaunu, droši var nākt pie mums un mācīties kopā. Kā tur beigās palika ar to Jāni? Jūs piedabījāt viņu tā kā ietērpties Ziemassvētku vecības tērpā? Jā, un iedomājies, viņš tik ļoti iemīlējies savā bārdā, ka viņš ir nolēmis viņu atstāt. Vienīgā problēma ir tāda, ka viņš nezina, kā viņu kopt. Nu šeit gan es varu palīdzēt ar kontaktiem. Nopietni, Elīna. 2016. gada aprīlī durvis vēra vieta, kurā klientiem ir iespēja ne tikai nofrizēties un sakot bārdu, bet draudzīgā atmosfērā parunāties ar salonu kolektīvu pie garšīga dzēriena tases. Salonā laipni tiek aicinātas arī sievas un mājdzīvnieki, taču šoreiz tikai kā atbalstītāji, jo šī ir vieta, kurā izņēmuma kārtā tiek lutināti tikai vīrieši. Mēs tagad atrodamies Cottage Barbershopā, Baznīcas iela 10-12. Tā ir vīriešu frizētava, kur vīrieši var atnākt, nogriezt matus un sakopt bārdu. Šitā vieta pastāv jau pusgadu, un tā kā mums Rīgā jau daudz konkurentu ir dažādi, tad mēs izdomājam kaut ko savu atvērt, tādu vieglu atmosfēru, draudzīgu. Uzklausot klientu vēlmes, tiek izveidots tieši viņam piemērots tēls, lai pēc salona apmeklējuma nebūtu jāuztraucas, kā ar jauno frizūru un bārdas griezumu tikt galā. Meistari jums to iemācīs. Mums šeit var nogriezt matus, saveidot smuku frizūru, sakot bārdu, kā arī mēs varam noskūt pilnīgi to visu bārdu ar dvieļiem un putām. Pie mums nāk dažādi cilvēki no bērniem līdz cilvēkiem gados. Pārsvarā vecums vidējais 30 gadi. Salons lielākoties balstās uz klasiskiem matu griezumiem, kas izskatās gaumīgi un neprasa lielu piepūli kopšanā. Lai paaugstinātu kvalifikāciju, mēs braucām uz dažādiem barberu kursiem, barberu trēningu un mācāmies kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Tā kā nesen mēs bijām Viļņā pie mūsu draugiem Chop Chop Viļņa. Tur bija īpašnieks no Chop Chop Tallinn, un viņš tur mums mācīja, kā viņš to dara. Visādas dažādas klasikas skolas, kā var dažādi sasniegt to tēlu. Šajā vīriešu frizētavā jūs varat iegūt jaunu frizūru, sakot bārdu, kā arī iepriecināt draugus, pasniedzot tiem dāvanu karti. Pārsvarā visi uzticās. Kaut kā meitenim vairāk uzticās nekā pušiem. Man tā liekas. Un, kad viņi nāk, viņi jau saka, izdari kaut ko. Es tev uzticos. Pierakstīties varat pa telefonu, kā arī Facebook lapā.
Es varu tikai aicināt pie mums, atnāk pie mums. Pie mums ir Xbox, var pasēdēt, paspēlēt, var iedzert tur kaut kādu dzērienu, atpūsties. Pie mums var atnākt ar meitenēm, jo es zinu, ir vietas, kur nedrīkst nākt ar sievietēm iekšā. Gan ar dzīvniekiem var, mēs priekā sagaidīsim visus. Izcēl sevi vīrišķību un atklāja sakopta tēlu trumpus pie mums, Cut Edge Barbershop. Ai, nu besī, kāpēc vienkārši nevar pazust elektrība un gaisma, un mēs vienkārši varētu iet mājās? Tu tikko atnāci. Vai nu kā, nespīd. Mūsu boss jaunās lampas nopirka www.leikdakties.lv. Tātad šis apgaismojums nebūs jāmaina gadiem. LED akcijas.lv mērķis ir kļūt par inovatīvu, mūsdienīgu un ērti lietojamu internetu veikalu, kā arī veikalu ar galveno pamatnostādni – piedāvāt klientam plašu sortimentu ar kvalitatīvu LED apgaismojumu par maksimāli zemām cenām un ātru preču saņemšanu. No LED spuldzēm mums ir plašs sortiments, vairāk kā 400 dažādi veidi. Spuldzes, kas ir paredzēts mājsaimniecībai, ražošanas telpām, birojiem. Principā mūsu sortimentā atradīs jebkurš pircējs savu vēlamās spuldzes par pieejamām cenām. Mērķis ir piedāvāt klientiem plašāko LED apgaismojumu un apgaismojumu aksesuāru izvēli Latvijā. Uzņēmums sākotnēji nodarbojās ar LED apgaismojumu vairumtirdzniecību. Sakarā ar LED gaismekļu cenu svārstībām tika nolemts mērķi izvirzīt arī mazumtirdzniecībā. Mēs esam viens no tādiem uzņēmumiem, kam ir internetu veikals ar reālo segumu, ar reālo atlikumu. Kas ir pietiekami liels, lai mēs varētu nodrošināt uzreiz visus apjomus, vai arī, ja ir termiņš, tad tas ir maksimums 2 dienas kaut kādiem specifiskiem pasūtījumiem. Visas populārākās spuldzes mums uz vietas, diezgan lielos daudzumos, līdz ar to mēs esam interesanti gan elektriķiem, gan būvniekiem, gan arī mēs esam interesanti privātpersonām, jo mūsu tās cenas ir tuvu vairumtirdzniecības cenām. LED akcijas.lv var lepoties ar daudziem apmierinātiem klientiem un patreiz vienu no vadošajām pozīcijām Latvijas tirgū. LED apgaismojums tiek iepirkts bez starpniekiem no Eiropas centrālajām noliktavām ar pilnu Eiropas certifikāciju. Mēs šajā nozarē strādājam aptuveni 4 gadus. Pārstāvam vienu no lielākajiem LED vairumtirgotājiem Eiropā, tas ir VTEC LED. Viņš šobrīd jau ir iekarojis Eiropas tirgu un tirgos spuldzes jau vairāk kā 70 valstīs. Mēs esam pārstāvi Latvijā un nodrošinam ātru pieeju lielai Eiropas noliktavai, kas ir pozitīvi, kad, ja bieži klienti sūta preces no Ķīnas arī vai no citām valstīm, tad mūsu variantā tas jau viss ir Eiropā un ar visu certifikāciju pilno. Un nebūs jāuztraucās par garantiju. Katru dienu tiek papildināti noliktavas krājumi ar tieši importu no sadarbības partneriem Eiropas valstīs. Latvijā uzņēmums strādā bez starpniekiem, lai nodrošinātu zemāko iespējamo pārdošanas cenu gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā. Visas preces ir apskatāmas, pārbaudāmas un nopērkams arī uz vietas veikalā. Nebūs jāsaskarās ar to, ka jūs nopērkat spuldzīti lielveikalā. Jūs nopērkat tādu, kā jums neder, jo viņi stāv iepakojumā, varbūt ir lieliska cena vai vēl kaut kas. Beigās jūs esat vīlusies, tad šeit jūs varat vai nu to spuldzīti samainīt, ja arī tiešām jums nepatīk mājās aizejot. Un kā arī jūs varat uz vietas jau pārliecināties, vai jums patīk, vai gaisma pietiek. Pasūtot preces internetu veikalā, ir daži vienkārši soļi. Jūs varat izvēlēties vai nu preci saņemt ar piegādi. Mēs piegādājam preces pa visu Latviju, kur ir pasta Omniva, pasta stacija, DPD un tā tālāk. Piegādes ir ātras, jo mēs veicam preces nosūtīšanu tiklīdz esam saņēmuši no jums pārskaitījumu. Kā jums nebūs jāsaskarās ar to, kad jāgaida preces vairākas nedēļas. Par preču pieejamību mēs informējam uzreiz pasūtītājus. LED akcijas.lv cenšas strādāt tā, lai jūsu ieguldītā nauda LED apgaismojumā atbilstu preces vērtībai un kvalitātei. Mēs cienam savus klientus un ņemam vērā klientu vēlmes. Iesaku izvērtēt visiem savus apgaismojuma rēķinus
izmaksas par apgaismojumu, tieši veikt tādu auditiņu, varbūt nelielu. Mūsu mājaslapā ir arī LED kalkulators, kur jūs varat pareiķināt, cik jūs tērējat, cik jūs iekonomētu, pērkot LED spuldzes un apsvērt ideju tomēr sākt uz šo preču grupu, kā saka, ekonomēt. Saivā, es gribu, lai visi mani kolēģi pēc darba ir laimīgi. Es uzaicinu tevi uz masāžu. Cik garlaicīgi, paldies, nē. Viņa par šo masāžu būtu sajūsmā. Vai arī tu esi nogurs no ikdienas rutīnas un vēlies izjust ārzemju dvēsmu, neizbraucot no Latvijas? Tad Taizemes masāža būs tieši tas, kas tev vajadzīgs. Tai Lotus salonos Rīgā un Jūrmalā strādā pieredzējuši speciālisti no Taizemes. Mēs atrodamies Jūrmalā, Ambersī viesnīcā. Te mēs piedāvājam Taizemes masāžu. Pie mums strādā meistari no Taizemes. Es katru gadu lidoju uz Taizemi un tur atlasu tos meistarus. Aicinām jūs izbaudīt Taizemes aroma masāžu ar eksotiskajām eļļām, kas lieliski baro un mitrina ādu, kā arī pātrina ādas šūnu atjaunošanās procesus. Te mēs piedāvājam tradicionālas Taizemes masāžas, eļļas masāžas. Ļoti populāri mums ir masāžas pārī. Divus cilvēkus var saņemt masāžu viena telpā un vienlaicīgi. Vēl pie mums klienti var izmantot akvaklubu, divas pirtiņas un nelielu baseinu un tādu atpūtas zonu. Ēterisko eļļu ieelpošana sniedz dziļu relaksēšanos un novērš vispārējo nogurumu. Tradicionālā Taizemes masāža, pielietojot stiepšanas, spiešanas un sagriešanas metodas, iedarbojas uz enerģijas meridiāniem, atbrīvojot bloķētu enerģiju un palielinot darba spējas. Vēl otrā vieta mēs strādājam Rīgā. Rīgas Skanstas, viena no Skanstas virsotnes mājām. Mums ir mājas Taizemes studijā. Un tur mēs arī piedāvājam Taizemes masāžas, arī Taizemes masāžas pārīm un tradicionālas masāžas, galvas masāžas, pēdas masāžas. Man liekas, visnozīmīgākā atšķirībā un vissvarīgākā Taizemes masāžai ir tā, ka Taizemes masāža vairāk orientēta uz tiem neredzamiem enerģijas līnijām, kuras mūsu ķermeņi ļoti daudz. Taizemes pēdu masāža. Tas ir lielisks asinsrites un limfodrenāžas uzlabošanas veids. Uz pēdām atrodas refleksu zonas, kas ir saistītas ar visiem iekšējiem orgāniem. Meistars rūpīgi apstrādās visus vitāli svarīgus pēdas punktus, no papēža līdz pirkstu galiem, un aktivizēs visus enerģijas kanālus. Jūs sajutīsiet neparastu vieglumu un patīkamu pilnīgu atslābinājumu un spēku atjaunošanās sajūtu. Es ieteiktu jums atnākt un pamēģināt to masāžu. Varbūt tieši jums tā ļoti noderēs un palīdzēs jūsu ikdienai dzīvei. Un jūs atradīsiet sev vairāk spēkas un vairāk enerģijas. Tai Lotus saloni padarīs jūsu ikdienu gaišāku un gremdēs jūsu zemapziņu paskainā atpūtas un relaksācijas pasaulē. Ļaujies relaksācijai vienatnē vai ņem līdzi otru pusīti. Gaidīsim jūs Tai Lotus. Es domāju, ka tu sen esi atlaist jau. Jā? Nav taču vasara. Jā, vai šito atstājam? Kurš mani var atlaist? Un vispār... Ko es... Nu, nūģiem to nekad nesaprast, bet ar medus karoti no rīta visu cauru vasaru ir vasara. Visu cauru vasaru? Paliec pa nakti ofisā? Jā? Jā. Tikko atnāci. Aizmirsti teikt. Es gribu...
Aicinu tevi uz masāžu. Cik garlaicīgi, paldies.